Šī gada 3. novembrī sākās projekts Studenti Latvijai. Projekta ietvaros ir izveidota īpaša grāmata, kurā tiks apkopoti ar roku rakstīti visu Latvijas studentu novēlējumi Latvijai 90 gadu jubilejā. Pirmdienas rītā grāmata un tās pavadošā komanda viesojās Latvijas Universitātes galvenajā ēkā Rīgā, Raiņa bulvāri 19. Tur sastapties studenti labprāt ierakstīja savus novēlējumus par godu valsts gadadienai. Studentiem, kas ierakstījuši savu novēlējumu, piezīmju grāmatās tiek iespiests īpašais projekta piemiņas zīmols. Mērķis ir savākt rokrakstītos studentu novēlējumus Latvijas dzimšanas dienā. Tad mēs būsim apkopojuši no 33 augstskolas studentu novēlējumus, tad mēs pasniegsim prezidentam. Es domāju, ka es novēlēšu, lai katrs latvietis lepotos, ka dzīvo Latvijā, jo manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai rastos šī kopības sajūta, lai mēs tiešām to patriotismu saglabātu arī turpmāk. Projekta idejas autori un organizatori ir biznesa augstskolas turības studenti.